Labrīt! Tad notiek pārbaude saistībā ar piesprādzēšanos. Valsts policija pārbauda pasažieru drošu pārvadāšanu, informējot par drošības jostu nepieciešamību. Ieraugot policijas darbiniekus, pasažieri steidz piesprādzēties, tomēr šoferi atzīst, gan viņu pašu, gan pasažieru paradumi mēdz būt dažādi. Ne katru reizi, bet pārsvarā. Jā. Kopš ir atgādnis. Šoferīši arī atgādina, jā. Tas ir normāli. Normāla prakse. Tagad biežāk, bet arī agrāk es esmu bijusi sprādzējusies. Gan ceļojumos braucot, sprādzējos, gan arī tā sabiedriskajā transportā. Pēc novērotā reidā policija secina, ka pasažieri cenšas sprādzēties, taču nereti nepieciešams šofera atgādinājums. Lai gan šoferi ir atbildīgi par pasažieru pārvadāšanu, arī viņiem neizdodas ikreiz to atgādināt. Tas, ka jau pasaka, ka jau sasprādzējas, pēc tam tikpat labi viņi var dzirdēt, ka viņi atsprādzējas. Visādi ar viņām. Galvenais uz Rīgu braucot tiem, tur te jau pa vietas, ka braucam, te tā mazāk. Cik tam mēs te bišķi pabraucam, jau kāpjam ārā, tur nekas tur tā. Jūs paši atgodināt pirms uzsokat braukšanu vai? Šodien neatgodināt. Bet vispār cenšos? Jā, tā jau cenšos. Katru reizi aizmirstās. Drošībā skaidrs, bet arī pierasta lieta tā jau ir. Un pasažieriem, protams, mēģinām atgādināt, un visu salonu jau mēs tur nevaram izkontrolēt un neredzam, kas tur aizmugurē notiek, bet vismaz atgādinām katrā pieturā, kad iekāp pasažieri. Pērn tika sākti 1210 administratīvie pārkāpumu procesi par drošības jostu neizmantošanu, taču šogad situācija jau ir uzlabojusies. 2025. gada janvāra mēnesī uz doto brīdi ir sastādīti 84 administratīvā pārkāpuma procesi par drošības jostu nelietošanu, kas ir par 38 protokoliem mazāk nekā pagājušā gadā. Valsts policija atgādina, ka transporta līdzekļa vadītājiem par nepiesprādzēšanos vai nepiesprādzētu pasažieru pārvadāšanu draud sods no 30 līdz 70 eiro, bet pasažierim brīdinājums vai 15 eiro sods. Arī šajā reidā sodus nelika, jo mērķis ir izglītot un informēt.